Tagad mēs atrodamies pie bijušās VF rūpnīcas salas, un tagad mēs dosimies iekšā, lai apskatītu, kas tur tagad notiek. Tagad mēs dodamies iekšā salā. Vai dieniņ. Tiltiņa, protams, jau gandrīz kā nav. Pāris dēļi vien ir palikuši. Šī sala bija domāta priekš tā, lai VF rūpnīcā ražotās mēbeles varētu mērcēt ūdenī. Vēl joprojām cilvēkiem mājās stāv tās mēbeles, kuras tika ražotas VF rūpnīcā. Viņas bija mērcētas ūdenī, lai ilgāk kalpotu. Jā. Tad pēc laiciņa, lai sala nestāvētu tukša, salu izveidoja tā kā atpūtas vietu. Tur, lūk, taisni skatoties, bija estrāde. Pirms gadiem 2-3 viņa vēl tur bija. Viņa tika nojaukta. Šeit es nezinu, kas bija pa māju. Varbūt te bija kāds bāriņš. Varēja iegādāties kaut kādas ņammiņas, garšīgumus. Jā. Varam apskatīties, kā te tagad viss izskatās. Jā, nekas jau te labs nav palicis. Un tagad mēs dosimies augšā apskatīt, kas tur notiek. Kāpņu jau gandrīz kā nav. Tā sakot, izbeidzās kāpnes. Jā, vai. Kā redzat, vandāļi. Viss ir norauts, salausts. Linolejs. Nekas īpaši te vairs nav palicis. Bet šī ir ļoti skaista vieta. Jā. Īpaši daudz te redzēt nav ko, tāpēc dosimies lejā. Parādīšu jums to vietu, kur atradās agrāk estrāde. Tātad, lūk, šeit bija estrāde. Šajā vietā te redzami vēl betona pamatī palikuši. Alūksnē te notika ļoti lielas balles, jo tad, kad salā notika balle un šeit, tad cilvēki parasti pirka 2 biļetes un tad skraidīja no vienas salas uz otru. Šeit, cik es atceros, bija tāda kā telpiņa, vai kur te šī egle vēl bija ieaugusi iekšā. Un tad te bija tāda kā no telpiņas iziet ārā, un te bija tā, deju placīs. Dejas notika riktīgas. Viss riktīgi tresiete. Estrāde, man liekas, ir bijusi pat līdz šejienei. Estrādē, tas deju placīs. Un paši soliņi bija atradušies šitajā vietā, kur šeit, jā. Kā jūs redziet, šito stābu ar tādu kā grozu augšā. Tas bija, agrāk tur kurināja ugunskuru, un tad tur dega tāda kā lāpa liela. Liela lāpa. Dosimies tālāk, dosimies tuvāk VF pašai rūpnīcai.
gribam jums ieteikt kanālu Visvienā. Viņš sūta no Ķīnas visādas paciņas un parāda, kas tajās ir iekšā. Kā arī braukā ar snowboardēli ziemā. Diezgan sportisks puisis. Taisa visādus vlogus. Jā, iesaku, paskaties. Abonējiet un spiežat viņam patīk. Nu ko, šīs ir arī video beigas. Abonēt mūsu kanālu. Spiežat like. Dalāties sociālajos tīklos. Līdz nākamajai reizei. Atā! Someone's gonna hurt like a motherfucker.